Tā, sveiki visi! Šitais ir par 2, kā jūs redzat, es šito te visu sakārtoju. Šitais ir domāts kurtam kā apģērbiņš, ka viņš piecelsies. Te man ir jāizdomā Elenai apģērbs un vēl pamperi jāpaņem. Un jā, tā, man šeit ir neliela kaste ar pamperiem. Lūk, tā. Un ir apakšā, bet man ir vēl viena kaste ar pamperiem. Un te ir daudz labāka kaste. Man ir jāņem 2 pamperi, un man ir 2 bērni, kuriem vajag pamperus. Un tad man vajag arī, man šķiet, ka... nevajadzēs. Es domāju, ka man vajadzēs vēl vienu pamperiņu, līdz vienai. Un tad man ir salvetītes. Un tad man vēl vajadzēs paņemt šito te krekliņu. Es iedomājos, ka viņš varētu būt labs Elenītei bodiņš. Un tad jā, tā. Un es esmu izdomājis šito te kā kurtam un Elenai, bet es labāk kurtiņam, šeit būs Elenai, un es kurtam paņemšu, viss labi. Tā, man gāžas kosmētika, viss labi. Un te vēl man ir kurtiņam šitais. Tā, kamēr viņi guļ, vēl joprojām ir neliels laiks, lai visu nokārtotu no tās istabas. Tad man ir šeit šīs pudelītes. Un vēl šito te es pielikšu pie Elenas. Tas ir viena gadījuma, jo viņai, piemēram, viņai zālītes vēl ir jādzer. Un šī ir sulas pudelīte Annikai. Annikai nevajag pārmainīt drēbes un Chelsea arī. Viņas nesen. Elenai man šķiet, ka man vajadzēs šito te paņemt. Lūk. Tā, ir arī Elizabete šeit, kura guļ. Viņa ir arī maza mīlulīte, tikai viņa nav knupja, un viņa arī nav jāmaina drēbes. Es biju, man šķiet, nesen apskatījusies pamperu. Un viņai pampers nebija godīgi pilns. Tad man vajadzēs, jā, man šķiet, ka Annikai man vajag pamēģināt ar apenēm. Tā, tagad es iešu un paņemšu podiņus. Un te man jābūt klusiet, ir mazie koji augšā un lejā. Te man šeit ir jābūt podiņus. Ja man vēl nav spējības podiņu, jāņem lielais podiņu. Es ņem lielā podu, tur salvetīti vienkārši, tāpēc, ka es šī iztīriju. Un tagad dodamies tālāk. Šis ir manas bērnības, jo arī viņš pilnīgi tīrs.